2009. un 2010. gadā daudzi no mums pēkšņi atklāja, ka lietas, pie kurām mēs bijām pieraduši, un darbības, pie kā mēs bijām pieraduši, īsti nestrādā, un pat vēl vairāk tās nes zaudējumus un neveiksmes. Un tur bija divi varianti, kā rīkoties. Viens mēģināt atcerēties vēl senākus ieradumus, kļūt vēl konservatīvākiem un vēl pragmatiskākiem, vai meklēt jaunus veidus, kā risināt pietiekami ierastas un konkrētas problēmas. Lai risinātu kaut ko no jauna, ir vairākas ierobežojušas lietas Latvijā. Cilvēkiem nepatīk vienam ar otru runāt, cilvēkiem nepatīk viena dalīties ar idejām, cilvēkiem ir ieradums, ka lēmumu pieņemšana notiek profesionālā, hierarhiskā ekspertu līmenī, ka lēmumiem ir jābūt izsvērtiem, sistemātiskiem, loģiskiem un kādiem vēl nezinu. Bet ir tā, ka laiku tam īsti nav. Proti un arī īsti pārbaudīt lēmumu sekas un tikai tad izvēlēties, ko darīt, arī ir lauka. Un tad ir jāmeklē pēc pilnīgi jaunām metodēm un pieejām. Un no šāda viedokļa visās nozīmēs tas ir tikai apsveicami, ka ir entuziasti, kuri ir gatavi to piedāvāt, un radoši cilvēki, kas gatavi to strādāt.